Skolas gaitas sākās šī skolā, Dursupes pamatskolā. 8-gadīgajā, kā tagad, toreiz tajā laikā bija uzrakstīts uz ieejas. Dursupes 8-gadīgā skola. Iesāku iet tā kā 1. klasē, bet mamma gribēja sūtīt man kopā ar māsu un brāli, bet es nepavilku. Sāku gulēt stundās un man atstāju uz savu gadu, mācīties savā gadā. Tā kā es mācījos 1 gadu vairāk nekā vispārējie. Es sāku ar brāli un māsu kopā. Mamma domāja, lai visi 3 mācās vienā klasē. Bet vienkārši mamma, tas bija tāds lūdzas skolotājiem, nevar visi 3 bērni mācīties vienā klasē. Bet, tāpēc, kad mums draudzenei arī mācījās māsu un apdzīvas māsas kopā vienā klasē un gribēja pamēģināt man arī vienā klasē ielikt iekšā. Bet nesanāca nekas. Tad, kad tu sāki mācīties 2. klasītē, bija jāmācās kopā ar 3. Un es jau to savu vielu vairs nemācījos, es jau ar vienu aci jau skatījos, ko tie lielākie mācās, jo tur kaut kas interesantāks ir, ja? Un tad parasti gribēju lekt tādu solīt uz priekšu. Šeit tāda relikvija rokās. Man viņa stāv katreiz, protams, garažā, bet es viņu vienmēr uz viņu skatos. Un tās bija mājturības nodarbības. Tieši tas, kas es zinu, ka 1. klasītēs mēs apdījām tur 2., 3. un tamborējam, un es jau puika būdams jau es gaidīju, kad es varēšu iet uz to, kad valdes mums varēs kaut ko iemācīt vairāk. Mēs pilnīgi visi, tas bija tas, ko sapņoju. Un tad, kad aizgājām uz to mājturību, es līdz vēlam vakaram tur pavadīju, virpojām, galdu taisījām. Es varētu daudz uzskaitīt tās lietas, ko valdes iemācīja pacietīgi pašiem visu no pamata uztaisīt. Protams, taisījām arī dažādas lietas, ko izmantojam pēc tam, varbūt, kariņiem tur, pistoles taisījām, visu kaut ko. Mēs sākumā bijām 11, pat kaut kādi 12, 13 bērni, iesākām 1. klasīt, bet ejot gadiem uz priekšu, mēs ģimenes pārvācās, 1 ģimene, 2, 3, un mēs palikāmies 9 pašās beigās, kad nobeidzām 8. klasi 9 bērni. Mēs bijām gatavi braukt uz jebkurienu, kad tikai varam sportot, paši taisījām vārtus, paši gājām, un tās sporta aktivitātes, kas mums notikās šeit, viņas ir neaprakstāmas. Starpbrīdis bija, man liekas, mēs pat visu laukumā, visas skolas saskarējām, visām meitenēm, visi spēlējām futbolu. Apkārt šeit, ap to lielā liepu, tur visu laiku notikās ķērāji, šeit arī asfalts nebija, tad bija grantētais, tātad šeit notika klasītes, notika laukuli, griezām, lecām. Man liekas, pat nebija ne reizi, kad kāds bērns neskriet ārā, un es zinu, ka lielākās klasēs, ka jau mēs mācījāmies 8. 9. klasē, tad mums uzlika jau tenis galdus, mēs jau katru starpbrīdi, kad tikai varētu tikt pie galda, kurš tiks pie galda, kurš spēlēs tenis, un visu laiku notika tenis spēles, un katru starpbrīdi mēs jau sadalījām, kurš spēlēs, kurš nespēlēs. Un tas stāsts bija tāds par to sporta aizrautību jau tajā laikā, kad es saslimu ar C hepatītu, tas ir dzelteno kaita, un man ielika slimnīcā, un es iznācu no slimnīcas ārā, un es tā nevarēju nociesties. Bez sporta es pilnīgi trīcēju, ka nonācu 2. slimnīcā. Priekšmeti ir daudz par ko runāt, un viena no priekšmetiem, kas ir, literatūra, gan krievu, gan latviešu literatūra, jā. Man padevās visas literatūras. Literatūra tur, kur bija kaut kas ar stāstāms, runājams, es varēju runāt, un rakstīšanas man īsti negribējās, bet literatūra, un man patikās Iveta, skolotāja mums tieši literatūrā, kā viņa mūsu klasi, mēs jau arī nebijām nekādi tādi mierīgie, ja? Kā viņa mācēja mums nomierināt, lai mēs klasē būtu mierīgi. Viņa izdomāja ļoti labu tādu, viņa lasīja mums pasakas. Mēs bijām, laikam, līdz 8. klasē izlasījuši tik daudz pasakas, ja? Viņa teica, ja jūs labi uzvedīsies, es jums nolasīšu kaut kādu daļu pasakas, tās 5 minūtītes. Un mēs bijām klusums, jo mums brīnuma zeme bija izlasīta, man liekas. Un tas ir iespaidojis pēc tam tālāk man,
kad es pēc tam lasīju arī visas tās brīnumzemes mājās, visas tās pasakas varēju lasīt mājās. Tas bija tāds fenomens īstenībā, teiksim, man patikās runāt, man patikās, teiksim, tie stāsti, viņi visu laiku mierīgā valodā, vācu valodas skolotāji. Viņa, tik mierīga, tik nosvērta ar visiem mūsu nedarbiem, ka mēs nebijām iemācījušies, vārdiņas nemācējām, tur ienāca iekšā, bet viņa tik mierīgi, tik nosvērta, viss, teiksim. Protams, ja mēs runājam visām mācībām cauri, teiksim, ejot visām mācībām, katrā mācībā ir tas savs plusiņš un mīnusiņš, ja, kur tēma padevās kaut vai tajā pašā matemātikā vai... Bet es atceros pat notikumu, kad es vēsturē vienreiz palikos pēc stundām, un es šausmīgi pārdzīvoju par to, tāpēc, kad es izrādās biju aizbraucis uz sacensībām un nebiju pamanījis, un jauno vielu nebiju iemācījies. Un atnācu, man nākošajā dienā bija jāiet uz skolu, un es pilnā pārliecībā, ka es zinu vielu, atnāku, un skolotāji man saka, par šito tev 5, bet pa jauno vielu tev jāatnāk pēc stundām. Un tad es sēdēju kabinetā, un mācījos jauno vielu pēc tam pēc stundām. Tradīcijas bija dažādas. Principā sāksim ar tādām skolas kopējām tradīcijām, ko mēs varētu runāt, tas ir skates soļošana. Taures, bungas, kurš ies komandēt, visi soļo, kā mēs gatavojamies visām soļošanām. Gājām pēc stundām, mēģinājām. Nākošais tradīcijas, teiksim, teātris. No ko ir teātris un kas man ielic tos teātra pamats, varbūt to runāšana, ja? Es atceros visas tās lugas, apmēram, ko mēs esam nospēlējuši skolas laikā, un kā es pievīlu savu klasi, kad saslimu ar dzelteno kaiti, tad nokrit un tieši bija jāspēlē Indians Džons. Un skolotāji Taņa dabūja manā vietā spēlēt Indianu Džonu, jo es biju slimnīcā. Un visi domāja, ka man, diemžēl, un es par tām lietām īstenībā tagad, kad liels būdams, es domāju par to, kā tas ir, ka tu pieviļ komandu, bet tas nav tā kā ļauni, ja, bet kas tas par pārdzīvojumu, kā skolotāji pieņēma lēmumu, ko darīt, lai tas teātris notiktos. Ja. Un tas ir nenormāli svarīgi. Ja. Mums arī tika dažādas tradīcijas pašiem veidots. Hokeja spēles, futbola spēles, mēs taisījām tērps paši. Atceros, nopirkām tādas melnas hokejs jāspēlē, jābūt numuriem, tā kā visiem tur uzlikām uz galdiem, atvedām krāsu, eļas krāsu, uzkrāsējām numurus, vārdus virsū, un tā kā vilkām mugurā, tad mēs nevaram dabūt, jo viņi bija stīvi, visi tie krekli bija sazīmēti, visi kaut kādu logo tur taisījām, griezām un krāsojām virsū. Nākošais bija arī netradicionālās lietas, kas man arī tā iespiedās atmiņā, un viena no tādām lietiņām bija mūsu starp klasēm kaut kāda organizēta, tā kā, nezinu, tas nebija pasākums, bet tas bija tāds spontāns variants, kā tāds, kur ieinteresēta visa, gan lielākā klase, 8, gan mēs 7, gan 6, un viena no tādiem, bēras svinēšana. Un tur notika ar visu pakāršanu, ar visu ķīmijas kabinetā apgriezām galdu otrādi, aiztaisījām melnos aizkars ciet, ieguldījām tātad gintu, ja nemaldos, ieguldījām iekšā, un tad visi nāca uz bērēm, attēlējām bēres. Tas tā, man nezinu, kāpēc tā, bet tā, mēs pilnīgi bijām tā iekarsuši, kur nāca ar atmiņu. Es nezinu, kāpēc tajā brīdī mēs to darījām un kā tas bija, bet tas bija tas viens pasākums, bija tāds diezgan tāds iespaidīgs, ko mēs vēl šobrīd dienu tā satiekamies ar klasu un par to runājam, kā mēs to visu dabūjām gatavu. Mēs nezinu, un to dabūjām starpbrīžos. Kā tas viss notikās tik ātri, operatīvi, bet tas ir tāds komandas darbs, it kā, tas ir. Tad nākošais pasākums, ko ārpus skolas bija jādara lotos. Teiksim, kolhozā, ko mēs strādājam. Tur veselu mēnesi mēs bijām dienā kopā, jo mēs īstenībā pelnījām sev brīvpusdienas, jā, tie, kas gāja strādāt, jā, un pēc tam vēl bija jāstrādā kolhozā, gājām atsevišķi strādāt, tā kā, un lauciņu dienas, mums bija sadalīts lauciņi, tas viss tā kā, to jau mēs varam teikt kā pienākumu, jau tas ir, kas mums šinīs laikos ir pazudis, jā, nākošais stundas dežurants. Mums katru dienu bija dežurants, bija tāfeli jānotīra,
bija arī pēc stundām bija jāizmazgā klase, jāsamenes malka, ķitelīši bija nolikti, viss bija jāuzvelk, jāatnes. Ja tu malku neienes, nākošā dienā krāsns bija pavēs. Un ja prasīja, kāpēc malka pamaz ienes, tad dežuranti vainīgi par to ir, jā. Tā kā mēs par šiem pienākumiem un tiem, teiksim, kopējiem pasākumiem varam ļoti daudz kartupeļu talkas, viss rudens talkas, kur veselu mēnesi mēs praktiski kolhozām gājam palīgā, katru dienu praktiski strādājam. Atceros notikumu vienu no Saulgriežu tusiņu, ja, kad skolotāja Veriņa mums bija dežuranti, laikam dežarašās skolotāji, un mēs Saulgriežos uztaisījām jāmpadraci. Protams, es biju jaunākais starp visiem, vēl es mācījos 6. klasē, Oļegs bija vēl klase, brāļa klase bija, un mēs visi ārdījāmies pie Saulgriežiem, nu nenormāli. Es atceros, korbikormu izbērām, uzbērām viens otram virsū, tur meitenes muka, mēs tur ķērām meitenes, tur gāja jautra. Un tad apakšstāvā dzīvoja kolhozas priekšsēdētāja mamma. Un viņa vairs nevarēja izturēt, jo es arī viņas saprotu tajos gados, jā. Un, protams, viņa sāka tā kā iebilst un sāka tā kā rāta mūs visu, un mēs mukām, jo mums palika bail, jo tātad priekšsēdētāja mamma, mēs sapratām, ka būs ziepes un jāmūk. Nu, mēs mūkām, un tad es atceros Oļegam pret kājām, viņa salauž štoku, viņa mūkot ārā, uzcitas pa kājām viņam ar štoku, viņš lec pa tām durīm ārā. Un, protams, mēs arī skolotājs Veriņas pat nepamanījām, ka viņa pie ābeles stāv un skatās visu šito te. Nākošā diena, kā beidzās, stāvam visi direktoru kabinetā, viss rindā. Tā kā armija, viss rindā. Direktori bija Natālija. Viņa nostādīja mūs visus rindā. Viņa bija ļoti pikta. Viņa stāstīja, cik tas ir slikti, cik tas ir, kad mēs vecam cilvēkam šitādu sataisījām tādu barda, jāiet atvainoties. Visi rindiņā, tā kā vilka bars viens aiz otru, pa zālīt slapju no rīta agrumā, velkam pa taciņu projām uz Saulgriežiem. Tad istabā nostājamies virtuvītē, visi rindā un prasījām, protams, piedošanu, kad mēs tā negribējām, tā sanāca. Un tad es atceros, viņas smaidu, ja, tad tas tantiņas smaidu, un viņi tā paskatījās uz mums, es jau jūs zēns saprotu. Jaunība, viss. Viņi saka, staigājiet, bet, padomājiet par mums ar veciem cilvēkiem, ja. Un tas bija tik patīkami, ja, teiksim, tā cieņa. Un arī tieši tāpatās pa visiem gadījumiem, kas notika skolā, ja skolotāji, piemēram, man bija, piemēram, panisks bailes, ja, piemēram, pazvanījis uz mammu ar direktoru, bija, piemēram, ļoti labas paziņas. Numuri bija zinām, tas bija viens zvans uz mājām, un viss, un mums bija, mājās bija tad, kā jau tajā laikā ātri runāja. Tad notikās viss, kas notikās, kurš no pēriena dabūja, kurš kur, bet nolikās pie vietas, bet mums arī bija tāda, mēs pēc tam apzinājāmies tās savas kļūdas, un mēģinājām, protams, jau viņus ierobežot paši, bet kā jau bērniem arī šīs laikos mēs ierobežojam, bet tajā pašā momentā šobrīd varbūt bērni nedomā par sekām, ja? Ko domās mamma par mani, ko teica mājās, ko kolsāt priekšā, kā vispārīgi, kā es nodošu tos klasbiedrus, arī negribējās klasbiedrus, jo parasti jau kautiņš sanāca uz laukumu, tur mēs visi kāvāmies, ja? Mēs bijām 8. un ar 7. klasi likām tā, ka zils acis bija nodauzīts. Es zinu, ka man viena mamma slot pēc tam no muguras vēl daudzīja. Direktori izsauc pie sevis. Viņi tā skatās uz mums. Viņi saka, jā, tev bija lielāks kulaks, tu trāpīji viņam tieši pāci. Arī gribējās uzspēlēt hokeju, arī klasē iesākt cildīties jau. Tad loks izlidoja ārā. Mēs visus savus kaitus salabojām. Visus savus izsistos logus, jo viņi bija ļoti daudz izsisti. Mēs gājām uz galdniecību, valdim lūdzām palīdzību, tēviem lūdzām palīdzību, meklējām stiklus, stiklojām iekšā, ķīmijas kabinetā ar grāmatu. Mēs tur viens otram tur kaut ko, Vinēt man met ar grāmatas, tā pieliecos un smējos vēl un jūtais muguras sabirst loks. Un tas bija tas ķīmijas, kur lika iekšā eksperimentiem. Kā iziet no situācijas? Sēžam, domājam, fiks savācam stiklas, sametam iekšā, aiznesam projām un tos kapus sagriezām otrādi.
Atnāk skolotāji un grib eksperimentu taisīt. Tas nekas, ka Truba tur skatījās šķīvi, bet viņi nepamanīja tur augšā pie tiem griestiem. Un skolotāji atnāk un Rūtiņa grib attaisīt vaļā, nav durvis. Un tā skatās, nav durvis. Mēs to skāpu sagriezuši otrādi. Bija jaunais gads, tuvojās un forši atnesām sveces, tur viss tur riktējamies kā uz Ziemassvētkiem, viss tur tajā laikā uz jauno gadu. Un sākām ieslidināt grīdu. Un uztaisījām tā kā trasi, kur slidināties. Un tad tā baigi interesanti bija forši. Vienreiz, tad starp soliem sākām slidināt to visu, tad tur tā, tas šitā. Un tā aizrāvāmies jau, kad, tur bija tā kā ledus. Un skolotāja Remberga nāca iekšā ar grāmatām, un viņai tāda, kā jau tajā laikā visi paņēmus mācību grāmatas, tur bija mūsu mājas darbi, viss. Un viņa tā nāca iekšā, es nepārspēlēju. Viņas apdzīvas kājas bija tā priekšā, un tās grāmatas bija gaisā. Un viņi uz to izlikās, uz to grīdu, pilnīgi. Protams, Jānis priekšējā solā sēž, viņš jau neapzināti, viņš saka, viņš tā sēž, viņai bija rozā biksīte, viņš to vēl pa visu to klasi. Es atceros, direktori ienāca, viņai bija tāds, viņa, kad tā pamet to galvu, tad viņai te priekšā pavērās tā matu tādu augšā, acis bija, mēs domājam, būs. Bet es jau tagad arī apzinos, es šobaldienu to notikumu atceros, jā, bet tur varēja beigties diezgan smagi. Bet īstenībā mēs negribējām neko tādu sliktu. Bet sods bija, mēs mazgājām pēc tam skolu, es neatceros cik ilgi, bet tās bija dienas, ka mēs mazgājām pilnīgi viss, mēs gājām palīgā, mums bija visa skola jāmazgā, pilnīgi. Un vecāki, ko es gribu arī pateikt, nekad mūžā neiesaistījās, nekad, cik man malka jānes, vai man malka jākrāmē. Mums malka krāmējot uzkrit uz galvu, mēs tur turpinājām krāmēt tālāk, un par šo notikumu mēs pat nemēģinājām mājās teikt, ka kaut kas tāds būtu noticies. Tas bija ļoti nesmuki sanāca. Bet, tāds ir tā bērnu domāšana, jo mēs tikai domājam tajā brīdī par sevi, cik mums ir forši, cik mums ir interesanti. Tā lielākā klope bija mums dēļ stūra sitienu futbolu. Smieklīgi. Tas ir pilnīgi smieklīgi. Ruļ Guntars, tam vajadzēja sist ārā stūris, neatceros kurš ko uz kuru pusi, un neizsit tā kā vajag, varbūt līniju pārkāpt, neatceros, kaut vai tur līnijas nekāds baigi īpašās nebija. Un tik tālu konflikts aizgāja, kamēr šī pusē, laukuma pusē notika blice ritīgi. Tur mēs ritīgi izblicējāmies, jā. Bet īstenībā mēs esam labākie draugi visi, un pat ko es arī gribētu pateikt, jā, lai kādi ir bijuši tie strīdi vai kas, man nav ne ar vienu nekad bijuši kaut kādi, tu tur man slikti izdarīs, mēs ar humoriņu, es arī tagad ar humoru to atceros, jo tas bija pilnīgi glupi. Manā skatījumā arī tas, viss tās iesaistītās personas, viss. Klops jau bija daudz. Kurš klops man nepatīk visvairāk, jā? Man nepatīk klops visvairāk tās, kur tādi, kā saka, tie, kas bija lielāki vai kas, gribēja kaut kādu savu varu parādīt tādu, bet man ļoti labi tēvs teica, kad viņš teica, visi var jārāda tad, kad tu izaugs liels un kas tu tur būsi. Ja mamma tev ir uzvilkusi džins bikses, tas nenozīmē, kad mamma tev vilks visu mūžu tos džins bikses. Ja? Un ja mamma ir iedevusi tādu varu, kad viņa grib izrādīt, es tur tāds, tad es pēc 20 gadiem uz viņiem varu paskatīties, ko tad jūs tagad esiet sasnieguši. Ja? Tā kā tas bija tāds periodiņš, ja, kad, kā jau skolā, konflikti bija un viņi nebija mazi, visādāk bija. Un es tikai atceros uz to, ka katrs konfliktiņš, katra lieta dod tev kaut kādu mācību. Ja? Un šobrīd es uz viņiem skatos drusku savādāk, ja? Kad es skatos uz tiem, kas tajā laikā bija tādi bravūrīgāki, un tad es skatos, ko tu esi tagad sasniedzis, ja? Ja es tajā laikā, kad es mācījos līdz 8. klasē šeit, es nekad nevarēju iedomāties, kas no mums izveidosies pēc 20, pēc 30 gadiem, ja?
Un tas ir fenomens īstenībā. Es varētu uzslavēt savu klasi par to kolektīvu izveidu, ko mēs tagad esam pēdējos gadus izveidojuši savā starpā. Jā. Tas ir vienkārši, arī mēs turam sakars ar tiem bērniem, kas aizbrauca, pārcēlās uz citas vietas. Mēs ar viņiem visiem tagad uztur kontaktu. Mums ir savu WhatsApp grupa, mums ir jubilejas vēl. Mēs cenšamies pa kaut kādiem gadiem braukt pie kāda ciemos, pārsteigt, piedalīties, apsveicam viens otru, cenšamies, ja kādam ir kāda problēma, tur atbalstīt kaut vai morāli vai kas. Un es uzskatu, ka man ļoti paveicies ar klasi. Man ļoti paveicies ar klasi, un es zinu, kad es satieku savus draugus, kas mācījās drusku augstāk vai zemāk, un viņi saka, jā, jums ir fantastiska klase, jā. Un tas, man liekas, ir tā vide, ko mēs paši izveidojam par tiem 8 gadiem, jo kā ar Jāni, piemēram, es izgāju, grāmatnieku Jānis nomācījos 14 gadus gandrīz kopā, iznāk, jā, 14 gadus, tātad 8 gadus šeit un vēl 4 tehnikumā, un armijā pat aizsoļojām līdz vienai vietai, bet pēc tam sadalījāmies, jā, tā kā, tādi iespaidīgi pavadīt laiku, un arī tehnikumā gulējām, var teikt, dzīvojam vienā istabā. Visi tā kā bijām kopā. Jā, klase ir tā vieta, ko mēs gadiem sev, kā saka, bez konfliktiem jau neiztikt. Mums bija gan konflikti, gan domstarpības, bet tad, kad vajadzēja saņemties, tad, kad vajadzēja būt kopā, hokeja spēlē vēl, mēs metāmies visi kopā, mēs organizējāmies, mēs gājām ciemos, mēs gājām uz jubilejām kaut kur viens pie otra. Mēs jau tad sākām kaut kā tā veidot visu. Un kas pats lielākais prieks, ka es skatos uz savu klasi, neviens cilvēks nav tāds, kas būtu pazudis šī pasaulē. Tas ir, man liekas, ļoti svarīgi, jā, ka katrs mēs esam personība, un katrs ir tos dzīvi atradis to savu ceļu, un mēs ejam tā kā visi tāds, dzīvojam tādu, dzīvi, nevis eksistējam, bet dzīvojam tā, kā katrs uzskata par to vajadzību, ja? Un cik tālu cits. Mums nav tā, ka kāds būtu galīgi, kā saka, es nezinu. Un tu vari pazvanīt jebkurā laikā, vienalga kuram man vajag palīdzēt. Viņi būs klāt, palīdzēs. Skola, protams, mēs nekad nevaram aizmirst skolas pirmās gaitas, kuras iemācījos visus pirmos soļus, pirmos, pārbaudījumus lielos. Varbūt ne tik daudz tikai sportojot, mācoties vai kā, bet tieši mentāli. Ja, piemēram, tāds notikums no dzīves, es biju slims ļoti. Atnāku uz skolu un jābrauc slēpot. Skolotāji taņi pienāk klāt, aiz kaklautā, uzvalkā. Viņi saka, kā jābrauc uz sacensībām? Es atnācu uz skolu tikko. Iedevu kaut kādu džemperi, iedevu kaut ko man tur un uz tausiem prom. Un tu pamēģini mammai tikai kaut ko tur mājās. Es uz sacensībām prom. Es pat mammai neizstāstīju, ka es tausos biju sacensībās. Noslēpoju, saproties. Jā, un vēl tāda, mēs iemācījāmies varbūt iztaisīt tādā skolā tās ziepes, bet arī mācījāmies kaut kādas gudrības. Piemēram, jābrauc pie zobārsta. Es varu pateikt godīgi no tā laika, ja mēs skaitām par zobārstu runājot, tad, kad es redzu to striķīti šitā te, kad, tad viņam striķītim bija zobārsta kabinetā, tāda aukliņa sasiet vienā vietā. Viņš visu laiku šitā te, es skatoties uz viņu, man vienkārši drebuļi vien nāca. Un vienreiz jābrauc uz pārbaudēm, mēs iekāpam pie slūžām, tur, kur bija vecā pietura, iekāpam iekšā, lazā pa vienu pusi un pa otru pusi izkāpam ārā. Ja kāds padomāt, kur mēs tālāk devāmies visi, jo pie zobārsta mēs neaizbraucām, protams, uz laucienu. Tas saprāts, kur cilvēks atgriežās, protams, uz futbola laukumu pie skolas, it kā skolotāji mūs neredzētu. Ko es vēlāk pēc tam ir domājis, un mācījies tālāk no šīs, varēja taču kaut kur tad citur, nē. Mēs atgriežamies pie skolas, un skolotāji pēc 20 minūtēm jau skatās, ka mēs vispār nesam aizbraukuši uz turieni. Un arī nebrauc līdzi mums, vienkārši iesēdēja autobusā, mēs pa otru pusi izkāpām ārā.
šitā skola, ko deva iemācīties, ko es tagad, kas man rada gandarījumu, ja, kad viss bija jādara ar pašu rokām. Tagad ir pieraduši tā, kad aiziet uz veikalu, mēs nopērkam kaut kādas mantas, jo viss ir pieejams. Bumbas, kedas, viss ir pieejams. Tad bija tas laiks, ka mums pašiem no nekā bija kaut kas jāsameklē. Es atceros pirmos šortus savus. Man pat skolotāja Laima vai kas bija kaut kur man pat nebija tāda fotografija. Un tad viņi nesen parādījās tur, jāpaskatās, kur vēl ir. Man bija šorti un man bija dzeltens strīp šeit garam. Un tas bija kruti. Šorti tajā laikā un dzeltens strīp, ko ar rokām paņēma uzšuvi. Mācēja tur. Kaut ko jau pirmās 3 klasēs bija iemācījušies tamborēt un šūt. Ja? Un tu piedalījies ar tādu, un tu biji priecīgs, ka tev bija šorti, jo tad jau tikai melns treņtēps, viss tur vairs nekā nebija. Ja? Vienā. Nākošais tāda draugu roku pasniegšana otram cilvēkam. Ja? Man liekas, ka tas ir nenormāli arī svarīgi, jo es atceros, kad bija kaut kādas likstas, eksāmeni, vēl kaut kas, ka mēs tomēr, tā gatavošanās jau var bija tiem eksāmeniem tāda diezgan, ja kāds, mēs tagad ejam uz konsultācijām, mēs jau arī it kā gājam uz konsultācijām, atnācam līdz konsultācijām, bet konsultācijas beidzās mežā, tur, kur skatījāmies močs daudziņi gāja tur močiem savā laikā. Un tur mel mutas stūmā močs ārā, mācījāmies literatūru, piemēram, jā. Burtnīnas bija salikts iekšā, bet špikers taisīja, viens otram kaut ko mēģināja, es atceros, kaut ko mēģināja palīdzēt, kā katrs mācās, ja? Ko tur var atcerēties. Ja? Nākošais bija tādas klades, ko tagad ir laikam daudzas, tāpēc arī gribētu par tām parunāt. Ja? Kāpēc? Tāpēc, kad es tagad arī bērniem saku, pierakstīt kaut ko tu domā par to otru cilvēku, kaut kāds skaists pantiņas, un mums bija iekārtot tāds klades arī zēniem. Nenoslēpjam, bet arī zēniem bija. Tu devi, piemēram, vienam cilvēkam 1 vai 2, viņš tev ierakstīja vai iezīmē kaut kādu skaistu kaut ko iekšā. Tad tu vāc atpakaļ, devi atkal nākošajam. Ja? Tas arī bija tāds pasākums, kas varbūt šīs laikos to dara savādāk ar telefoniem vai kā, bet mums tas viss notika ar kladēm. Draugi, draudzība. Iet komunicēt ar cilvēkiem. Un man ir dažas lietas, tātad mīlestība pret sportu, ja, ko mēs paši gājam cauri, mīlestība pret dejām, ko šī skola ielika, ja, jo es šeit nodejoju visus 8 gadus, ja, un nākošais es noteikti pieminētu teātri. Es esmu pateicīgs skolotājām un vispārējais, kas mums mācīja runāt, izrunāt, nostāties. Jā, ir jau tas stresiņš, vienalga tu ej, vienalga cik gadu, kaut vai arī varbūt šodien man jāsāk runāt, man tāds drusku tā, ko te es runāšu. Bet šīs lielās lugas, ko mēs no galvas mācījāmies, dzējoļus skaitīt, ko arī man īsti daudz nebija vietas, nezinu, dejot, es dejoju, ritmu es jūtu, bet nesaliku kaut kā to meldiņu kopā, bļaut es bļauju, bet vairāk neko es tur nedabūju ārā. Taisījām dažādas eksperimentus, arī par skolotēm bija zvilna tāds, jā, mums šī te saucamajā fizika un viss, un es atceros ķēdes sadodas, elektrība laiž cauri, vulkānus taisīja skolotāji tur, mēs tur skatījāmies, kā tur sadeg viss un tur ķīmiķojām. Tas jau zēniem interesē. Tieši tās praktiskās lietas, nevis sēdēt šitā te, teiksim, un savus mācīties kaut kādas ciparas, ja, bet labāk iet ārā un praktiski ar to viss darboties. Un tas bija tas, ko šī te, man liekas, kad ne tikai saskaitīt 2 ciparus un iemācīt reizināt, rēķināt vai ko, bet šīs te to dzīvi arī strādāt praktiski ar lietām. Skolā es nonācu jau īstenībā kā darbinieks, pirmās gaitas man bija 90. gads, uz 91. tā sezona, es atnācu no armijas, un Oskars man tajā laikā bija Oskars direktors, un viņš man uzrunāja, lai es nevaru pasniegt pulciņu. Tā vispārīgi man iesākās tā sporta karjera, šī te Dursupē, kā saka, atnākot jau no armijas. Es sāku pasniegt tūciņas pēc armijas, ja, un tad pieteicās bērni,
un te es nācu tā kā vakaros pasniegt pulciņu. Beigās jau tas pārauga futbolā, jaunsargos, jo es aizgāju uz zemsardzi iestājos, izveidoju jaunsargu pulciņas, un tad jau šeit bija ļoti spēcīgi jaunsargi, un jaunsargos jau sāku futbolu, tā kā tas arī bija viens ko mēs darījām arī papildus ar fiziskajām slodzēm. Paralēli es sāku strādāt pašvaldībā par sporta organizatoru, un bija 2004. gads, kad iestājās Eiropā, un bija jāiet mācīties. Nobijies bija ļoti, nezināju uz kurien, bet sakarā ar to, ka man bija futbols viss ar Zviedriem, viss tās sadarbības, ko es biju jau izveidojis bez kaut kā, es piekritu iet mācīties. Un aizgāju mācīties par treneri, lai dabūtu pedagoģisko izglītību, sporta treneri kaut ko. Un atnāca pie manas kaimiņiem, kas bija tajā laikā sporta skolotāji, un teica tā, tu zināji, var, tev laikam aknās ir vairāk. Es vairs negribu, es nogurus, nāc un strādā. Un tad es gāju tālāk mācīties jau 6. gadā, 2006. Gāju pa bakalauru jau mācīties. Un pabeidzu bakalaurus un sāku strādāt jau par skolotāju, par sporta skolotāju, kur ir atkal atsevišķs stāsts par manu dzīvi, kas šeit, kas ir ieguldīts. Un tāpēc es arī gribētu pieminēt šo Renfeldu skolotāju direktoru, pašu pirmo, kas 901. gadā šeit, pateicoties īstenībā saiknes, sākās no viņa emocijām, kā viņš nopērk šo zemi, ieliek šo skolas būvi, un pateicoties, griežoties jau mūsu laikos, šis patriotisms ne jau mēs paši spējām uzcelt jaunu sportzāli, pateicoties tikai ar saviem sportistiem. Mēs varam lepoties ar tiem sportistiem, kas ir tā laika izgājuši ir jau Latvijas līmenī, jau, kā saka, pasaules līmenī, jau, kas ir startējuši, jau, ar ko mēs arī lepojamies. Jā. Un tikai pateicoties videi un šim patriotismam, mēs esam to sasnieguši. Jo īstenībā nekurienē neviens neko nebūvēs un nedarīs. Jā. Mēs paši visi esam šo te radījuši. Un tad es no 2000 līdz pēdējām izlaidumu, kā saka, dienai, kad 2002. gadu beidza, kā saka, pēdējais izlaidums, tad arī šeit kā sporta skolotājs es beidzu, kā saka, pamatskola vairs nav, un palikos tikai bērndārzā. Šeit pārvēcās bērndārs, un tagad vēl joprojām turpinu, kā saka, apmācīt mūsu jauno paudzi, iedot tās zināšanas, ko es spēju un ko es viņiem gribu, kā saka, iemācīt. Ja izstāstīt savu dzīves stāstu, kam varbūt es nedaudziem esmu stāstījis, un tas ir sports, es zinu, ka kaut kādās jau 3., 4., 5. klasēs es, man liekas, biju noskatījies visus ar sportu saistītās filmas, cik tajā laikā bija pieejams, sapņoju par kaut kādām karjerām. Man šausmīgi gribējās, tas ir par cilvēku mērķiem, ko cilvēks grib sasniegt. Un es zināju, ka es dienēšu desantā. Es tajā laikā jau zināju, ka es dienēšu. Un tas man bija nenormālais mērķis tikt tur iekšā. Un tad es tikai sapratu to, ja cilvēks kaut ko grib ļoti sasniegt un viņš grib kaut kādus mērķus un no ko tas man nāk, es īsti, varbūt tas ir zemapziņā kaut kas vēsturisks vēl, bet man gribās, lai šī vieta turpinātu būt, lai mēs par šo vietu rūpētos. Nākošais, ja tu strādā sporta jomā, kas ir pats svarīgākais, tu neskaties uz atalgojumu, bet skaties, tavs atalgojums ir tie cilvēki, ar kuriem tu strādā. Un to daudz nevar saprast, tur ir jābūt drusciņi, kā saka, drusku neprātīgam, jā. Ja cilvēki tie, kas strādā sporta jomā un domā, ka tas ir ļoti viegli, tad tas ir ļoti grūti, jo katrs ir autoritāte, katrs ir ar savu mentalitāti. Bija tāds raidījums kādreiz Latvijā, un tur viena sieviete stāstīja, pat ne latvieta, viņa stāstīja, kas ir patriotisms.
Es jums tikai varu pateikt vienu. Viņa stāsta, ka patriotismu nevar iemācīt skolā, sēžot solā un teikt, jums tagad jābūt šitā un tā. Nē, tas tā nav. Tas nekas nebūs. Tas nāk no mūsu vides, tas ir tā kā tā ir mūsu klase, kāda mēs esam viens ar otru. Tā ir mūsu vide, kurā mēs dzīvojam, un tā ir, kā mēs augam tajā vidē, un kā vide mūs uztver. Un tā kā es esmu ļoti, mums ir paveicies īstenībā Dursupē, tagad ar jauno paudzi, ar nākošo, jo pateicoties arī viņiem un viss, mēs varēsim sajiet kopā starp daudzām skolām, kas ir jau likvidētas, ret, kurā vēl kāds gatavo kaut kādu izlaidumu, un neprasot daudz līdzekļus, vai ko mēs paši to visu meklējam, un paši absolventi ir gatavi. Varbūt šis ir viens no pēdējiem, varbūt vēl kāds būs. Jā, mēs esam gatavi sajiet kopā, lai remdētos atmiņās tādās patīkamās un atcerētos, kā šeit bija kādreiz. Tas ir nenormāli svarīgi, jā. Un es kā skolotājs, tas jau atkal tāds stāsts, jā. Man liekas, daudz bērns, viss pēc gadiem zina, pēc saviem, es lepojos ar viņiem. Es vienmēr ar tagad jauniešiem, ko es mācu, es saku, es lepojos ar jums. Tas nekas, kāds ir tas rezultāts. Galvenais tas, kad, un man devīzija būs vienmēr dzīvē, kad nav svarīgi tas sportveids vai tavs status dzīvē, bet svarīgi ir ļoti dzīvē, lai tu būtu mentāli un spēcīgi, fiziski spēcīgs pastāvēt šajā pasaulē, šajā vidē, lai tu varētu ne tikai eksistēt, bet dzīvot kā cilvēks.